Zinātniski sen ir pierādīts, ka kontakts ar zirgu labvēlīgi ietekmē cilvēka pašsajūtu, gan garīgo, gan fizisko. Kontaktējoties ar dzīvnieku aktīvi darbojoties svaigā gaisā, emocionālais stāvoklis stabilizējas, psihisku problēmu risks samazinās. Ja vēl ir paveicies ar saulainu dienu, tad jums ir garantēta laimes sajūta, kādu piedzīvoja rubrikas Zooklubs vadītājs. Какого возраста вы рекомендуете? No kāda vecuma jūs rekomendējat bērniem nodarboties ar jāšanas sportu? Jo agrāk, jo labāk. Var no 4, var no 10 gadiem. 4-gadīgs taču ir ļoti mazs, kā viņš varēs sēdēt uz liela zirga. Ļoti pareizs jautājums. Mums ir poniji, kuri fizioloģiski ir piemēroti maziem bērniem, un viņi arī ar tiem jāj. Bērni, kuri nodarbojas ar jāšanas sportu, mīl dzīvniekus, un tas viņiem palīdz mācībās, kļūt atbildīgākiem un disciplinētākiem. Mums ir iesācēji tā saucamajās mācību grupās. Tur viņi mācās 2-3 gadus, pēc tam nākamais solis sporta grupas ar specializāciju iejādei vai šķēršļu pārvarēšanā. Они там, как правило, 2-3 года занимаются. Потом у нас есть следующая уже ступень спортивной группы с ориентацией на выездку и на преодоление препятствий. Мы в рамках нашей рубрики... Mūsu rubrikas ietvaros mēs stāstām par felinoterapiju, kanisterapiju, vai ir kaut kas līdzīgs arī ar zirgiem, horseterapija vai raidterapija. Просто вот слова. Это не слова. Ir mums tāda lieta kā raidterapija. Mums ir neviens speciālists, bērni nāk un ir pozitīvi rezultāti. И весьма положительные есть результаты у детишек, которые занимаются райд-терапией у наших специалистов. Vai ar raidterapijas palīdzību var izārstēt kādas slimības, psiholoģiskas vai fiziskas? Cilvēkam viss sākas galvā. Ja mēs iegūstam pozitīvas emocijas, atveseļošanās notiek ātrāk. Rodas vēlme atkal un atkal šeit atgriezties. Cilvēks iemīl šos zirgus, to siltumu, kad jāj viņu mugurā. Arī speciālistam ir vieglāk ar viņu strādāt pie dažādām slimību diagnozēm. Pirms pāris gadiem jauns cilvēks cieta autoavārijā. Viņš atbrauca invalīdu ratiņos, un neviens neticēja, ka viņš staigās. Pēc nodarbību cikla pabeigšanas viņš aizgāja uz savām kājām. Tas ir reāls gadījums. Tas ir labs piemērs. Попал в автокатастрофу. Он приехал сюда на коляске, и никто не надеялся, что он будет ходить. Он отзанимался здесь свой цикл занятий, и он ушел пешком. Это реальный случай. Это хороший пример. Jāšanas sports dod milzīgu ieguldījumu fiziskās veselības uzlabošanā. Jāšanas laikā mugura iztaisnojas, attīstās un nostiprinās pareiza stāja. Figūra kļūst skaistāka un staltāka. Svarīgi ir arī tas, ka pateicoties nodarbībām attīstās spēks un veiklība, kas ļoti noder ikdienā. Jāšanas laikā tiek nodarbinātas daudzas muskuļu grupas, sevišķi kāju muskuļi. Nodarbojoties ar šo sporta veidu, cilvēkam nebūs liekais svars, tieši otrādi, liekie kilogrami pazudīs. Šis sporta veids sniegs jums daudz pozitīvu emociju, dos spēkus, uzlabos pašsajūtu un ļaus vienmēr būt perfektā formā. Līdz kādam vecumam var sākt sportot? Jebkurā vecumā nav par vēlu, var gan 30, gan 40 un 50 gados. Nav nekādu ierobežojumu. Tā ir jūsu pašsajūta, jūsu vēlme. Nekad nav par vēlu nodarboties ar jāšanas sportu pat manā vecumā. Jūs iegūsiet baudījumu un labāku fizisko formu.